Jaunpiebalgā oficiāli atklāts jauns notekūdeņu attīrīšanas iekārtu komplekss, kurš nodrošinās, ka kanalizācijas ūdeņi pirms ieplūšanas Gaujā tiks pienācīgi attīrīti. Projekta laikā uzbūvēta viena jauna un atjaunotas divas vecās kanalizācijas sūkņu stacijas. Projektā ietilpa jauna ūdens atdošanas stacijas sēkas celtniecība, esoša ūdens toņa rekonstrukcija, sakārtot to apstu staciju un ūdens vada tīklus. Un arī mēs izbūvējam kanalizācijas tīklu līdz Gaujas ielai un pievadceļu līdz Gaujas ielai asfaltēt. 2002. gadā parādījās iespēja iekļauties Eiropas Savienības ISPA programmā. Un tas ir tālāk līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā. Tātad arī mūsu objekts tika iekļauts Kohēzijas fonda finansētajā programmā. Eiropas fondiem ir arī negatīvā puse. Būtībā viņi sadārdzina izmaksas no būvniecības viedokļa. Bet šādas naudas mūsu budžetā nekad nebūtu. Pirmkārt, mēs izpildām prasības sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvu pakalpojumu. Otrkārt, vides saglabāšana, mūsu pašu Gaujas upes aizsardzība. Treškārt, iespēja attīstīt uzņēmējdarbību, tātad tiek nodrošināta infrastruktūra, kur pieslēgties ūdensvadam, pieslēgties attīrīšanas iekārtām. Un, protams, vērtējot kopumā ar ceļu būvniecību, tātad nākošajā gadā būs arī mums asfaltēt šoseju tranzīti. Tātad es ceru, ka tas būs vilinājums un iespēja, kā saka, veidot arī ražotnes. Līdz šim faktiski tātad lielākais notekūdeņu novadītājs bija Sija Piebalga Salus. Viņiem mums bija līguma saistības par noteiktu apjomu, par ko dikti vides pārvaldi iebilda, kā tas var būt, ka katru gadu ir vienāds notekūdeņu apjoms. Bet tagad ir plūsmas mērītāji, mēs zināsim, kas ir kas, cik novada. Un, protams, šī te kvalitāte, un vēl tāda liela problēma, jūs arī paši staigājat pa šīm attīrīšanas ietaisiem, jūs nekādu šo te smaku nejutāt, bet, teiksim, ar vecajām bija tā, turpat blakus estrāde bija, un kad tur notika estrādē pasākums, ko uzpūta vējš no otras puses, tad nepatīkam bija tiem skatītājiem, un, protams, man kā komunālās saimniecības vadītājiem arī nepatīkami. Par Kohēzijas fonda līdzekļiem Vidzemē īstenot jau vairāk ūdens saimniecības projekti. Pašvaldību pārstāvi gan arī atzīst, ka līdz ar īstenotajiem projektiem novados augs arī maksa par pakalpojumiem. Pašlaik visā Latvijā tiek realizēti projekti atbilstoši vides ministrijas plāniem, un līdz 2012. gadam ir plānots pabeigt pilnībā projektus visās Latvijas pilsētās. Un pašlaik var teikt, ka visās Latvijas pilsētās attīrīšanas iekārtas ir rekonstruētas vai pabeigtas. Atsevišķās vietās vēl ir procesā, bet pamatā līdz 12. gadam viss tas būs pabeigts. Attīrības iekārtu nodošana eksploatācija ir ļoti nozīmīga, jo notekūdeņi tiek novadīti Gaujas upē, un Gauja ir mūsu lašupe, un, protams, ka tas iet uz Baltijas jūru, un tā kā Latvijas, un ne tikai Latvijas, bet visu to valstu, kas atrodas ap Baltijas jūru, pamatrūpe ir Baltijas jūras kvalitātes nodrošināšana, kas, diemžēl, pašreizajā brīdī nav īpaši laba, tad katrs šāds pasākums ir ieguldījums kopīgā lietā, lai Baltijas jūra kļūtu tīrāka. Katrā ziņā man, kā madonietim, kas tepatās netālu ir savu bērnību un skolas laiku pavadījis, ir tiešām prieks, ka Vidzemes augstienā ir vēl viena sakārtota vieta, un katrā ziņā es gribu novēlēt, lai Jaunpiebalgas iedzīvotāji, kas šeit dzīvo, strādā un darbojās, lai viņi šo skaistumu, kas ir Vidzemes augstienē, tiešām spētu novērtēt un tiešām darītu tādus labus zaļus darbus, kā ir šodien izdarīts, uzbūvētas attīrīšanas iekārtas. Īstenībā tikai šādi kopīgi strādājot, mēs varam Latviju saglabāt zaļu un sakoptu.